Čau visiem! Atbrauc uz ļoti slepenu vietu, kas ir Tomes dambis. Es domāju, ka, es tiešām nezināju, kas te notiek, bet spriežot pēc tā, ko es šobrīd te redzu, tas ir, paskatieties, tas nozīmē, ka šeit zivis ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 laivas. 12 laivas Tomes dambis tajā līcītī, kas iekšā ir. Kaut kāds šoks. Es domāju, ka es būšu vienīgais. Es pēc intuīcijas janvāra vidus šeit bija jābūt ledum, un parasti ziemā šajā vietā, tā kā var uzkāpt virsū un padžigāt šitos te zandartus. Es domāju, ka es būšu vienīgais, bet nē. Es esmu kaut ko palaidis garām. Labi, davai, jālaiž laivu iekšā. Labi, pirms laivu ielaidīšu iekšā. Jāuztanko no sākuma ir benzīns. Vakardien kā reiz nopirku 98. Nezinu, vai dzinējs man strādās, es viņu neesmu vēl ieziemojis, paspējis. Tā kā, ja no sākuma jāuzpilda degviela ir. Es varbūt tās bišķiņ pastāstīšu, kas šitien te vispār kā te ir. No savas pieredzes. Ja jums ir savādāk pieredze, pilnīgi noteikti ieraksti komentārā. Jo, kā jau vienmēr Daugavā, viens noķer, cits nenoķer un ļoti daudz zacepu. Te viss ir gaužām pa vienkāršo. Viss ir gaužām pa vienkāršo. Tā, šitiem te vēl kaut kā vajadzēs. Zinu, kā tagad brītiņš nav kabināta laiva vaļā. Tagad vajag atcerēties, kā tas notiek. Aizmirstās. Viss jau ļoti ātri aizmirstās. Ir tāds viens sīkums, ko es vēl neesmu izdarījis. Neesmu iegādājies aplikāciju. Ne aplikāciju, kādu aplikāciju, skatos uz aplikāciju, domāju par aplikāciju makšķerēšanas karti, neesmu copes kartes, laikam, jā. Gada karte, šitā man ir jānoformē, tūlītās nopirkšu, jo, bez šitās laikam nekādīgi. Šī ir mana pirmā šī gada cope pie apstākļiem, ka es esmu, tā kā publiskos ūdeņos, tāpēc tikai tagad arī pērku. Tomes dambis ir uzbūvēts virsū līčupei. Šeit kādreiz bija upīte, ko sauc par līčupi, un aiziet tur tālāk uz tobi, un pēc tam pa kanālu tas viss ūdens tiek sūkņēts tur pa sūkņu staciju atpakaļ. Un kas šeit ir? Šeit sanāk ir sēre pa vidu, un te ir bedre 7-8 metri dziļumā. Izmaz no ziemas pagājušās, man liekas, bija 7 līdz 8 metri. Tur atkarībā no ūdens līmeņa. Tad, kad šeit sopē, parasti kur tā mašīna stāv, tur parasti fīderisti sēž, un viņi met kaut kā tā uz ceļa pusi. Bet šeit, es tad, kad, gribu iemest makšķeri iekšā, tad es parasti, zinat kā, nevis, es te pusstundiņu vai 40 minūtes vai stundiņu pacupēšu, bet es parasti 2 mandulas, piemēram, 2 mandulas vai arī 2 dropa sistēmas. Nosaku dropu sistēmu skaitu, jo šeit sanāk uzreiz, kur tā līčupa ir, tā, baisais vējš ir, ja? Tur, kur tā līčupe savienojās ar otru pusi un uzcelts dambis virsū, te ir baigais akmeņu kants priekšā, krāvums. Šito pašu, ko jūs šeit redzat, tie akmeņi, tādi paši tur arī krastā ir. Un tu vienkārši tajā kantī nedabū pāri. Tas nozīmē to, ka tu uztaisi 10 metienus, un labi, ja no tiem 10, tu 3 metienus dabū ārā. 3., 4. Točno būs zaceps, zini kā. Tālumā vēl neko, bet kā tu nāc tuvāk, tā bankšu noteikti būs zaceps. Tad parasti nosaka mandulu skaitu vai sistēmu skaitu, cik tu esi gatavs šeit atstāt. Un šeit atstāja ļoti daudz. Atbrauc, iemet un paliek. Bet zivis te vienmēr ir. Tagad šobrīd vēl var ar laivām, bet pēc tam, kad nevarēs vairs ar laivām, tas ir no 1. marta laikam, 28. februārs, mums ir pēdējā diena, ka var laivot, un no 1. marta jau ir liegums no laivām. Tad šeit vairs jūs neredzēsiet laivas, bet veči staigās tur visu pa tām maliņām vienamajos kostīmos. Te tas sēklis sadala to līci uz vienu pusi, un ir arī Daugava. Vienīgais, kas ir ar to Daugavu, šeit parasti sēž fīderisti, tas ir tas, ko es esmu novērojis. Sēž fīderisti, tad, kad es viņam uzdodu jautājumu, vai jūs esat kaut ko noķēruši, pagaidām nē. Es neesmu uzrāvies nekad virsū uz fīderista, kurš būtu afigēna saķēris, ja? Un vienkārši varbūt man tā ir sagadījies, ka viņi te nav neko saķēruši. Bet tik, cik pats es esmu mētājis, asarīšus es esmu noķēris šeit, bet neko vairāk arī par asarīti neesmu dabūjis. Bet arī neesmu baigi piestrādājis, lai te kaut ko baigi izmētātu. Ja? Sanāk tā, ka ķegums ir diezgan tuvu, Hess pats, un šeit bieži vieni sevišķi tagad, kad ir lielie ūdeņi, un tad nenormāla straume te vienmēr ir. Ir sarežģīti te copēt. Jāliek lieli svari ir, un tu nevari nekādās sistēmās te džigā, varbūt tās pavadas sistēmā vēl dropā.
Nu, kā jau pie lielas straumes, nu, tad jāmētā baigie kluči un baigie attālumi ir. Tā kā es šitā neesmu arī baigi copējis, bet feederi te var iemest. Es runāju par tiem, kurus es esmu redzējis, bet es nezinu par tiem, kuriem nav. Un ir tādi, kuriem pieeja klāt. Es 2 nedēļas, 3 atpakaļ ķēru, un ir tās leģendas, ka ir kaut kas ķēris, jā. Bet tad, kad es esmu piebraucis, nu, tad viņi visi zaļie makšķernieki. Nedaudz par pašu dambi. Dambis ir 400 metri garš. Līdz šai vietai dambis ir 400 metri garš. Sākās tur no lielās šosejas. Sadala šo līčupi 2 daļās, ja? Tur ir Daugava un tur ir līčupi lejā. Un tad dambis arī aiziet tālāk. Rekur, vēl 300 metrus uz priekšu. Bet jāsaprot to, ka šī ir privātā zeme. Ejam tālāk, parādīšu. Aizpagājušo gadu īpašnieks uzbēra rekur šādu te uzbērumu virsū, lai te vairāk nebrauktu mašīnas. Un kāpēc viņš to izdarīja? Stāsts. Šī te foršā krasta, tas dambja mala, jā, kas ir privāti īpašums. Šeit parasti brauc feederisti un makšķernieki atpūsties. Nu, es nesaku, ka tikai makšķernieki, arī parasti atpūtnieki iespējams, ja, bet lielākoties makšķernieki. Nu, lūk, tad viņi atbraucot uz šeieni, atstājies sevi sūdus. Neraugoties uz to, ka rekur ir pašvaldība nodrošinājuši atkritumu konteineri, braucot projām, tev pat nav nekur jāatstāj meža malā, ceļa malā, vēl kaut kur tie atkritumi. Saliki maisiņā un izmeti ārā rekur konteinerā. Bet ir taču gudrinieki, kas tos sūdus atstāja UTP tās upes krastā. Un ko tu domā? Īpašniekam paņem uzliek pašvaldības policijas sodu. Redzi, absurdi, vai ne? Tu atbrauc uz svešu zemi, sadirs, īpašnieks dabūs sodu. Īpašnieks atbrauca pēc kaut kādas nedēļas vai 2, visu krastu bija pats nokopis. Un ko tu domā? Atkal nākamajam makšķernieki, viņš saka makšķerniekiem, klausies, nu, savācat aiz sevis, nu, neatstājiet tos sūdus. Un ko viņam pasaka, daudz muti virinās, dabūs pa bieti. Saprot? Un viņš pateica, pašļika jūs visi, vojums. Un viņš paņēma uzbēra to valni virsū. Nu, un saprotat, un te sākās, vai ne, visur mēs nekur nevaram tik klāt, bet ja tu samaksā sodu novāc, un tu maita tāds nevarēsi sevis savākt, nu tad kāds īpašniekam respekts būs pret katru makšķernieku vai katru cilvēku, kas te iet garām. Un tā kā ņemiet vērā, lūdzu savāciet aiz sevis tos atkritumus, un piedāvām vēl tāpēc, ka tur ir pašvaldība nodrošinājusi konteineru. Te arī tā absurdā lieta, ja? Pašvaldība nodrošinājusi konteineru, lai tu, tad, kad tu būtu te atpūties, varētu izmest ārā savu to, es nezinu, iepakojumu no barības vai kādu auklas mučkulīti. Nu, vienalga, kas tev palicis ir. Pastīsimies, kas te ir. Obļāviens supru kāds ir izmetis ārā. Var iedomāties video maģis. Kāds ir atbraucis uz super video maģi. Tālāk, vadi kabeļu čupa veseli iztīt ārā. Vairāk nav iekšā alumīnijas. Jop, vai ķitelī, tas ir priekš tevis, vai ne, biznesmen lielais vietējais. Kas te vēl ir? Vēl kaut kādi maisi, vai ne? Piekrāmējis. Pašvaldība lūdzu, smels sūdus tikai. Vēl drusciņu kabeļi, vai ne? Un kas burkas kaut kādas kastes. Jā, un pašvaldība pasaka. Varbūt tās mums šito visu bodīt vajag vērt cietu un vairāk nekādu vides pieejamību netaisīsim ko. Jo, nu, priekš kā mums maksāt par šitādiem gudriniekiem, kas to visu izdara. Un tad ir tā, jā, mums valstī nekā nav. Šitas te viens gudrinieks, kas staigā pa Rīgas pilsētas kaut kādiem objektiem un stāst, cik viņi visi dārgi ir. Pastieties uz sevi, mīļie cilvēki, nu pastieties uz sevi. Sirds sāp man, bļaut gribās, nu reāli bļaut gribās. Rekur ir piemērs uz Tomes dambja. Tev viss ir nodrošināts, bet tu lops esi. Nu, tu esi lops. Šitas vispār nav sadzīves atkritums, kas tur tagad šobrīd samests iekšā. Nu, nopirku es licenci tā, kas man TikTokā kaut kas sasūtīs, tā mana cope, Krists Spēlmans man te. Šitos mēs visus tūlītās noņemam nost. Paskatāmies, jā, lūdzu, Kāspar Puksti, jā, sveicināti, jums ir konsultācijas izglītības centrs, jā, noņēmis 15 eiro, ļoti jauki. Tā šito mēs varam ņemt ārā, tālāk ejam uz SMS-iem. Būtiski ir SMS-u saglabāt, jo man iepriekšējā reizē makšķerēšanas kārtas numurs, kur atnāk un derīgums ir mana cope. SMS-us ļoti forši, ka var saglabāt, jo mana cope aplikācijā man pagājušā karte nebija saglabājusies. Tu iej iekšā un šeit, tur, kur ir manas kartes, ja, tur nav iekšā. Tāpēc vajag forši, ka tāda opcija ir kā īziņa. Un arī kur ir mana cope. Jā, vēžošanas zemūdens medību kartes, jā, tā viss kur man arī šeit ir karte. Pasties. Gatavs.
Un nav nekādās maksimās jāiet jāpērk. Tā kā viņi tur jau visi copē, zin kā cītīgi, tas nozīmē, ka mana zivs tāpatās jau sen noķerta un man nekādas steigas nav. Paņēma izvilku ārā makšķeri, viņi man tur zini kā nostāvēs tagad kādu brītiņu jau bez darbības. Skatos, ka pavadu vajag uzsiet. Domāju, kamēr krastā uztaisīšu, tūlītās pārsiešu pavadu, piesiešu jaunu sakabi klāt. Un tad var arī laist laivu iekšā. Varbūt, es vēl nesaku, es varbūt tās vēl pa ceļam izdomāšu, ka kaut kas vēl jāizdara. Un tā, nu tagad viss man jau te ir bišķiņ tā kā jau sasiets. Rekur man ir tāda te, es par fluorkarboniem vispār runājot, es necenšos vairāk izvēlēties kaut kādus nezināmus nonēmus. Šitas ir Climax no NGT Latvija, bet man arī ir, man kaut kur te jābūt, varbūt tās ir, varbūt nav. Man arī ir, rekur man arī ir Unitika no ehalotēm. Ja? Es cenšos izvēlēties kaut kādus tādus tos fluorkarbonus, kas jau ir pārbaudīti. Nu, vismazām ir kaut kādu zīmi. Jo tos nonējumus pirkt, tas ir kaut kāda nāves smaka, viņi neatbilst vispār nekādiem parametriem. Un tad, kad neatbilst nekādiem, tu nevari ne mezglu sasiet neko, un tad domā, kāpēc tev mānekļi plīst vai lūst, vai es nezinu, mezgli nevar sasiet. Nu, tā labāk nedomāt copes laikā par to visu. Jā, viņas tās aukliņas maksā, tur es nezinu, ap 10 eiro, tie rullīši, nu, kā kuri, bet nu apmēram, jā, 10 eiro. Labs fluorkarbons, nu tad labāk vienreiz paņem un viss. Es nezinu kā jūs, bet es mezgliņus tomēr cenšos piededzināt. Man tagad ir šitās te šķiltaviņas, redz kā. Tā nenodedzināt man pamatauklu. Piededzinu mezgliņu ar svarku, jā, svarka! Jā, deglis, baigais deglis. Tā, un kas mums šiten ir? Un šiten arī. Pie burkāniņa. Es esmu pārliecinājies to, ka tad točna, ja tu piededzini, nenāk vaļā mezglis. Bet tā vispār uz biezām auklām vēl nav tik traki, bet pieņemsim, uz mikriņa obligāti jāpiededzina. Savādāk slīd vaļā. Es jau rudenī iegādājos šādas te Pro X Latvijā ražotās mandulas. Man liekas, Karpenkovs viņas taisa, Vitālijs Karpenkovs. Un, jā, es pagājušā gadā kaut kā ar viņām sāku, un ņemot vērā, ka man iekšā tā kā patīk tomēr atbalstīt mūsējos vietējos ražotājus, nu tad es arī izmantoju vietējos ražotājus. Protams, Ukraiņiem tur vai ne ir lētāk pa 1 centu un viss kaut kas. Kāds teiks, varbūt tās pilnīgi vienalga, ko tu norauj. Bet, nu, es katrā ziņā reku šī tādas te nopirkt var, principā, jebkurā veikalā. Skatos Salaspilī tagad arī Sanses veikalā. Mums Salaspilī starp citu veikals ir un Sanses veikalā ir, bet arī var arī NGT veikalā un arī, nu, jebkurā citā veikalā, tur, kur jau, ja nav, nu, tad jāpaprasa droši vien, lai būtu. Bet no Vitālijas zina, ko taisa, un pats arī Copels viņam tā kā visi forši. Šī bija reklāma pa velti. Neraugoties uz cepuri. Es domāju, jāapmaina cepuri savādāk visos video ar vienādām cepurēm. Tā kā tagad ir šitādā cepurē. Aigars, veiciens tev! Ai, labi, tā, tālāk. Kas man te ir? Rekur, violētā mandula. Kāpēc, lai violētā mandula nebūtu? Te atkal sākās, nu es vienkārši tikko uzsēju, vajag uzlikt uzreiz virsū. Violētā mandula, pamēģināšu. Es nezinu, es laikam vairāk piekrītu, ka vajag likt mazos svarus. Zinu, ka ir, kam patīk peregruzā iet, man peregruzā nepatīk iet. Es kaut kā pavasarī sāku ar maziem svariem, tā es arī domāju, ka es ar viņiem turpināšu. Tā kā šitien man ir 7 grami, bet ir man arī vēl, man liekas, arī 4 un 5 grami. Galvenais sasniegt to līmeni, lai viņš vispār grimtu, ja? Uzliksi 2 gramus to mandulu, tad viņi jau vispār negrimst, jo rēķinat, ka tas ir putuplasts vai kaut kāds putu materiāls, līdz ar ko tad jau nevar nemaz nogremdēt. Nu, jāliek klāt pie makšķeres klāt un viss tā, šitien te. Bet jā. Tā, uzrāva uz auklas virsū, satina. Šaizīte, šaize! O! Jā, spole man vienmēr vaļā ir atgriezta, kad es transportēju makšķeri. Tā, cik te stingri vajag. Uzreiz noregulēs, lai nav pārsteigumu. O, šitā būs labi. Zandartam bišku stingrāk vajag. O, šitā. Viss, makšķeri ir gatavi. Nu, jop, cik ir ārā. 20 minūtes tagad nočakrējos. Kamēr vesties te glābšanas vesti sasēju, paņēmis esmu bērnu sagatavoto vesti. Domāju, pirmā plauktā, kas stāv, ņemšu to. Tagad kamēr sasēju visas tās šņoras. Nu, man jau liekas, ka vesti vajag uzvilkt, vai ne, rudenī. Parasti jau saka, ka vajag. Ja gadījumā gāzies iekšā, tad vismazām
vismazāk zin, kā šitie uzsprākst. Bet viņiem saka, ka no mīnus grādiem kaut kādiem viņi tur īsti nestrādā. Bet es redzēju, Aigars, bet Gatis Ernstons TikTokā viņš uzspridzināja vienu vesti. Bung, pa laikiem dabūja to vesti. Bet viņiem tad jau bija mīnusi kaut kad ziemā. Tā, nu ko, šļupeni laižam iekšā. Laižam iekšā manu mīļo šļupenīt. Benzīns ir, nu jāskatās, vai es varēšu piekurbulēt to dzinēju tagad. Jā, pēc, kaut kādiem 2-3 mēnešiem stāvēs. Nu ko, kas man te bija jādara tagad? Jau zini, kā aizmirsies. Jāizrauj čoks ārā, vai ne? Tā, šitais te puļķis ir vietā. Startējam. Tā, starts. Un 1, un 2, un 3, un 4. Nepareizi. Krančiks tā arī bija jātaisa, vai ne? Un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10. Ierūcās. Nebija tik traki, īstenībā. Drusku aizdelsos, bet nebija tik traki. No, lai pārūdz drusciņi tagad Gelanda Vāgens manējot. Nu, tādas bažas man bija par to, ka šeit būs pārāk dziļš. Man ir kaut kādi 3 metri ankurs tikai. Un man jāpabrauc ir uz tādu vietu, kur ir es gan paņēmu. Es speciāli nogriezu šņori nost kaut kad rudenī, jo man apnika visu laiku valkāt viņu ārā. Nu, Ķīšezarā, Baltazarā, es nekur dziļākās vietās pa kādiem 3 līdz 4 metriem tur necopēju ziņā. Un tu visu laiku kaut kādus 12 metrus tu tur vazā līdzi. Un visu laiku tā šņori mētājās un maisās pa kājām, līdz ar ko bišku piegriezās. Nu, tagad sanāk atkal ir pa īsu, ja? Jo šeit ir apakšā 6-7 metri. Šitas jau atbilst patiesībai. Te kaut kādi 2-3 metri varētu būt, ka te priekšā ir kants. Mēģinās. Redz, pagājušajā ziemā es nocināju to, ka reku par to tur salu, ne salu, bet kas tas ir niedras tur tādas, ja? Varat redzēt, reku šitien te ar pirkstu velku, ja? Un tad tur parasti galā visi sēž tām niedrēm. Un tur tā kā grāvis ir. Bet tad arī beidzās ledus un paliek baigi plāns un nedroši. Un tālāk neviens neiet. Bet visas laivas ir bišķiņ tālāk aizpeldēšas. Nu, ņemot vērā, ka es līdz vakaram dzīvošu, tad man, zini kā, viņas noteikti tūlītās kaut kāda pulkstens, nezinu, kādiem 2 uzsūksies. Un tad es līdz 4 vēl varēšu normāli pacupēt viņu izskaldītajās točkās. Ar cerību, ka viņi būs man kaut ko atstājuši. Nu ko, uzsprējam virsū mandulai. Nu, ko, pirmais metiens. Es parasti pasaku pirmais metiens. Nezinu, dažās kaut kādās 3 epizodēs, laikam iepriekšējās. Pasakot, pirmais metiens. Kaut kas šitien satinās, kaut kas tur satinās. Un nekad to pirmo metienu nevar uztaisīt tādu, zini, kadram baudā. Vienmēr kaut kas notiek. Nu jā, un pēc tam galvenais tas ir notiek pirmajā metienā, un pēc tam jau viss aiziet tā kā vajag. Nu ko, nu sākam džigāt, ne? Skatos tagad laivā, zin kā, lai nebūtu baigie pārsteigumi. Man te maisiņš ir, man tā papildus šņore. Nu, ja būs vajadzīga, tad viņu noteikti uzlikšu. Bet vajag drusciņi salikties tā, lai būtu viss pa skaisto. Ja man būs kāda lielāka zivs, man gribēsies uztveramo tīkliņu dabūt, viņa man būs apakšā. Un tas nebūs forši. Uztveramais tīkliņš jābūt ir kaut kur pa rokai, vai ne? Es viņu nolikšu labāk tepatās uz dzinēja virsū. Ai, nekot vai retu, tepatās šitā, vai ne? Un tas jau būs krietni labāk nekā, ka viņš man tepatās kaut kur apakšā stāv. No tā, tā uzreiz tā. Piecvērt, pievelc, iesmel. Tas ir tā kā Mr. Beans, zin, tajā, tur, kur viņš ar tiem 2 zīmuļiem piemērīja to skapī, ne skapī, bet to caurumu nišu, ko vajadzēja viņam izzāģēt. Tā, šitā, aha, labi. No, tieši tāpatās tagad ir. Viss jau aizmirstās, zini, kā laivā uzvesties, tad, kad tu neesi kādu brītiņu bijis. Atkal viss tā kā pirmajā reizē. Nu, lūk, atkabinājos galīgi no stēnkurs, kur atkal karājās lejā. Es domāju, man tā sajūta, ka mani bišķiņ te sāk stiept. Bet nekas. Zināt, kā ir? Man patīk tās sarkanās laivas stratēģija. Visi stāv kur tur tajā lokācijā. Iespējams, ka tur pelāģiskais zandars. Nu, pēc ehala droši vien, ka var redzēt. Bet arī uz tās kāns ir jābūt, jo te kā reizi ir te 6-7 metri un ļoti tuvu krastam.
Un es domāju, arī pastrādāšu šo malu vairāk nekā līdīšu iekšā tajā. Ja tur viņi uzsūksies tie veči un šitien nekas nebūs, tad es palīdīšu uz to pusi. Es neticu, ka kāds no viņiem mēģina šitien pie krasta kaut ko nobumbīt. Varbūt tās izpeld cauri, neko neierauga, zini kā. Un ja tev laiva ir baigi stulbi copēti pie krasta, ja tu vari copēt kaut kur tur, kur tu netiec klāt ikdienā, ja? No krasta tu vari vienmēr no krasta pacopēt, bet ikdienā tāpēc ir arī laivu brauc dziļāk. Es tādu domu. Kas vēl ir? Kāpēc es izvēlējos šodien braukt uz Tomi? Tāpēc, ka Tomē es esmu bijis un ar eholotu izstaigājis visu šo līci. Rekur, kur tā sarkanā laiva ir, es saku, tur tas sēklis tāds ir. Daugava sajiet kopā. Un tur, kur tās laivas visas ir, tur veidojās atstraume. Un šitien pa vidu ir tāda vaga, un tur aiziet vēl, šitien ir 6 metri, un tur aiziet 7 metri uz leju. Un te pa vienu malu ej vai pa otru malu. Ņemot vērā, ka vējš pūš man no aizmugures no tās puses, tad es visnotaļ iešu pa krasta līniju, nevis pa otru pusi. Ja vējš būtu no otra krasta, ja no labā krasta, Daugavas labā krasta, tad es būtu stājies uz sēkļu virsū un metis šinī virzienā pa vējam. Un tāpēc es atbraucu uz šejieni. Bet tas, ka šeit ir, kā Putins teiktu, dvižuha, jā, to es gan nebiju gaidījis. Bet ziemā te arī, ja uzsalt un varētu staigāt, es domāju, ka te visi būtu uz vietas jau. Tā kā interesanti. Un tāpēc man jau dīperi es gan paņēmu līdzi, man dīpers arī bumbiņi ir. Maisiņā iekšā ieliku dīperi. Tūlīt, kur viņš man tur ir. Kur šitiem te. Reku man ir dīperīts paņemts līdzi. Domāju, izmazām, lai zinātu, kāds dziļums ir pie laivas apakšā, iemest iekšā, paskatīties. Bet principā, nav vajadzīgs. Kas parastā ehalotā, tu to zivi, ko tu viņu ieraudzīsi, tur, ka viņi tev zem laivas stāv un tu viņu noķersi, tad nenoķersi tu viņu. Pelāģiskā man nav, man nepatīk, es labāk uz šulduju bulduju un nenoķeru, nekā noķeru ar to pelāģisku. Kaut gan pelāģiskai, nav man tādas iespējas bijis, ka viņu varētu noķert. Labi, tā ir tā tīra filozofēšana, es domāju, ka jāstrādā. Rekur tas tur čals tikko izvilka zandartu. Tas tikko noķēra. Tā kā ir. Un galvenais, ka tas čalis, viņš ir ar airu laivu. Viņam pat nav lielā, viņam nav ne ehalotas nekas. Viņš vienkārši ar airiem airē. Viņam nav pat motors virsū uzlikts. tāpēc, čaļi, ņemiet vērā, ja? Nevienmēr liela laiva, liels motors un visi tūļi, kas virsū ir, dod rezultātu. Saskatījos es pagājušajā gadā, tad, kad sāku vispār šitām mandulām, tas pagājušā gada pavasaris vairāk, zini kā, un tad, kad tu sāc skrulēt telefonu, tad tas pats algoritms sāk tev piedāvāt to saturu ļoti masveidīgi. Un tad sāka lekt ārā visādi tur cilvēciņi, kas ar mandulām ķer jau ilgstoši, vai ne? Un tad arī, zini kā, ir kāds, kas profesionālāk to visu uzfilmē un parāda, kāds izskatās zem ūdens. Un tad tās tehnikas jau tur ir dažādas. Un tās trīs pamattehnikas ir, kuras laikam būs tas klasiskākās, jā. Viena ir tā skrāpēšana pa zemi, ka tu visu laiku velc un viņš tur tā mandula tā pa brītiņam tikai apstājās, jā. Tad ir ar pārliecieniem, un tad ir, kad vienkārši viens pārlieciens tinkš, un viņi nostājās vertikāli uz augšu. Un trešais ir, ka tu uzmet gaisā un vēlreiz uzsit. Un tad ir sanāk tā, ka tā mandula viņa tā uzlido un vēlreiz uzlido, un tad nogrimst. Un tā, tinkš. Un tad es kaut kā pēc principa tāda arī visu laiku copēju, zin kā. Vai paskrāpēju pa zemi, vai ar vienu pārlecienu, ka viņa pārlec, vai arī, kad gaisā otru to sitienu uztaisi. Sanāk tā uzmet, tuk, ar kātu. To visu dara ar kātu. Tā kaut kā. Es pēc tāda principa. Nezinu, ja varētu ar kādu aprunāties, kas šodien ir kādā veidā strādājis, bet tad atkal, kā tu sāksi uzdot jautājumu, čaļi? Arī jūs tagad otrā pusē domājat, vai ne? Ka es visu nepareizi daru, jā? Vajag šitā, vajag no labās uz kreiso, nevis no kreisās uz labo. Kāpēc tu nepaņēmi dropu, kāpēc tu nepaņēmi silikonu un visu pārējo? Tā tas notiek. Cik makšķinieki, tik viedokļi. Tāpēc tā kopumā prasīt, kā ir pareizi. Pašam jānonāk līdz tam ir. Jo nevienmēr tas, ko tev pateiks, tas strādās. Bet vismazām tās pamatlietas ir jāievēro. Vismaz jācenšas ievērot tās pamatlietas. Pārējais jau vapros ķehniķi. Reku čalis ar kajaku. Viņam pano un ar pano močī. Lielais ekrāns pa vidu un diezgan ātri aizpeld uz priekšu.
jāpamaina, laikam ir mandula. Vismaz krāsa jāuzliek savādāka. Zini kā, savādāk es tā varu ieķerties. Ir ieķeries, zini, ar vienu tu močī, un beigās tu visu dienu būs nomačījis. Un tad tu saki, neķērās. Nu, neķērās, ja? Patiesībā tu jau neesi nemazām pamēģinājis neko citu uzlikt, lai vispār saprastu, vai ķērās vai neķērās. Man tā bieži, diemžēl, notiek. Kā sāc ar vienu mētāt, tā tu mētā. Un nemazām neko citu tu arī nemazi neuzliec. Tā. Ja es uzlieku, ka šitas ir 6 grami, šitas ir 6 grami, tā bija, rekur tā violētā ar oranžajiem bumbuļiem, jāpaņem ir, paņemšu melnu ar dzeltenām strīpām. Sākumā pamēģināšu tās tumšās krāsas padriblēt. Rekur, pasties, cik šitā smuka ir, voi, pasties, cik skaistas šitās divas. Dzeltenais, labi, paņemsim dzelteno, tad oranžo. Jāpamaina tā oranžais, bet te vēl ir tāds. Cik visas viņas ir tik skaistas, visas ir tik smukas tās mandoliņas, zin, kaut vai pats ņem un košļā, zin, bet, tie āķi traucē, viņas tā baigi negribās, zin, kā pašam mēģināt apēst. Varbūt tās šitais nostrādās. Tā ir. Man rekur tādi, tūlītās izvilkšu no kabatas ārā, jūs pacietieties, paskatieties smukos dabas skatus, kas te apkārt notiek. Man ir īstenībā, tad, kad iet ar mandulām, viņas baigi daudz vietas neaizņem. Man liekas, silikons vairāk aizņem vietas nekā mandulas. Redzi? Man ir šitāds. Šeit man iekšā wolframs. Bet principā šitien varētu arī salikt iekšā sakabītes. Jā, baigi ērties tie trauciņi ir. Šito man bija dāvanu kārtais raterbaitā. Viņu paņēmu. Bet tāpēc, ka vajadzēja dāvanu kārtī arī patērēt ar visiem tiem brīnumiem kopā. Šitas te ir par 2 eiro no AliExpressa. Dānis man sagādāja šitādu par 2, ja? Un te man atkal sakabītas iekšā. Te gan jāteic pazuda, man izkrita. Skatos kabatā, man ir tā tapiņa. Domāju, no kurienes tapiņa. Beigās skatos, jā, šitam te viena tapiņa izkritus. Bet šitas jau man pusotru gadu jau strādā. Tā kā tieši tik daudz arī te viss ir vajadzīgs. Pēc brītiņa pamainīs vēl kaut ko. Tagad užvidzinās šito dzeltenu melno bitīti. Nē, melni dzeltenā šitā ir. Šitā ir melna dzeltenā, jo melnajā putu plastā iestrādātas ir dzeltenas svītras, nevis otrādi. Kas to, lai zina, kā viņas tur ir bijušas iestrādātas. Bet, ja ir dzeltenā svītra ir mazāka par melno, tad droši vien, ka jābūt ir tā, ka dzeltenā ir iestrādāta melnajā. Jāskrāpē. Pēc tam uzliks kaut ko gaišāku. Es nezinu, man kaut kā šķiet, ka, ja saule spīd, tad būtu jābūt tumšākai krāsai virsū. Un uz vakaru jāliek ir gaišāka virsū. Šo jūs varat komentārā ierakstīt, kā ir pareizi. To es par tām krāsām nezinu. Zinu, dzidrā ūdenī varētu būt melnas krāsas, tumšas krāsas, tumšā ūdenī varētu būt košas krāsas. Tā, es kaut kā pēc tāda principa. Vai tā ir taisnība, vai tā ir pareizi vai nepareizi. Komentāru sadaļā pilnīgi noteikti to var rakstīt iekšā. Sarunāts. Pamainīšu lokāciju uz kolhoza pusi. Ielīdīšu tur tajā kolhozā iekšā nedaudz palūkās, kas tur ir. Skaidrs, ka, kā teiktu, zivis ir visur, tikai jāmāk noķert. Ir jāmāk noķert. Kur tur tas kolhozs ir, tad kolhozs varbūt tās parādīs, kā vajag noķert. Šķiet, ka tie vismaz, kas man apkārt bija, tie ķēra vairāk dropā ar ļoti lielu to atstarpi, metrs, pusotras pat metras dropu sistēma. Piebrauks tuvāk, pastīsies, kā viņi tur močī. Es tā precīzi to lokāciju nezinu, kādi tie dziļumi te ir, bet izskatās, ka vajag tomēr pagarināt manu ēnkuru. Nav variantu savādāk. Es te, zinu kā, staipos, bet es esmu ierobežots atkal savu ēnkuru garumā. Jāpārliek ir lielāka šņore. Un tad varēs būt brīvāks. Nomet kaut kur 7-8 metriem un pastāv vismaz brītiņu. Redz, sataisīju. Izrādās. Te tā druscītiņa pietrūka līdz zemē 10 centimetri, bet tāpatās vajag garāku to auklu uztaisīt. Nekas kādu dienu, zini, ka bikses paliks smagākas. Nopirkšu es arī iPilotu.
lielāku laiviņu, viss man būs, viss būs baigi skaisti. Pagaidām kaut kā šitā. Bet es nepārdzīvoju. Teikšu jums, ka es galīgi par to nepārdzīvoju. Viss, strādājam. Nu, redz, tur tās laivas, kas bija sākumā 12, tagad jau palikušas ir tikai 5. Ūsens ir kaut kur ap pieniem. Bet tas vīriņš, kurš teica sākumā, kuram nav nekādas ne halotes, ne dzinējs, viņš ar airiem, bet tas klusējot, čaļi. Tas klusējot, tas ir malacis sarkanajā jākā. Nezinu, ko viņš tur mētā un kā viņš mētā, bet klusējot tik vienu pēc otra tur zini kā periodiski ieceļ iekšā. Vismaz man par viņu prieks ir zini kā. Viņš vismaz nav zaļais makšķernieks. Labi, es pārbraukšu starp viņu un tām laivām, apstāšos tur bišķiņ tuvāk, pastīšos, kas tur notiek. Tajā baltajā laivā, čaļi, 2 pēc kārtas tikko izrāva ārā, bet nu arī palikušas šīs te ar kājaku, kas vizinās. Un tad palikušas tikai tās 2 laivas un aiz muguras tas viens vīriņš, kas ar parasto, kurš vēl klusējot. Te man sanāk tā, ka ir 5 grami, bet izskatās, ka apakšai kaut kādi 8 metri varētu būt dziļums, jo man ankurs galīgi netur vairāk man. Un vajadzēja krietni pacensties, lai pavilktu vajadzēja palaist vēl auklu vaļā. Uzlikšu es šitādu, vai ne? Kāpēc ne? Balti zilu vai zili baltu? Ne, šitas ir balti zilu, zili balts. Tu uzlikšu balti zilu, zili baltu. Kaut ko gaišāku. Pamēģināšu no gaišās tēmas. Jā, te tas baigais dziļums ir. Uzlikšu 7 gramus virsū čiburašku, šito zili balto mandulīti, lai ātrāk grims. Savādāk 5 grami pie laivas šitien tajos 8 metros, tad 7-8 metros nevar nekādīgi dabūt lejā. Visu laiku veidu grimst, tu jo tuvāk vēls, jo viņš lēnāk planē. Tad vispār pus apgriezienam vajag. Tie lēcieni nenormāli lieli sanāk. Pamēģinās šitā. Bet viņi tur tie čaļi, viņi visu uz mandulām mauc. Ja tur vēl vieni, kurus es redzēju, tie uz dropa mētāja, tad šitie tīrie mandulnieki ir. Nezinot to, kas ir tas aizmugurē, kas bez motora vienkārši tā pa vecam vizinās, ko viņš tur mētā. Izskaties, tagad arī bija mandulu uzlicis. Ja tur tuvāk krastam, tur tuvāk krastam, jums aiz muguras šobrīd, likās, ka nav straumes, tad šitien diezgan pamatīgi. Tu iemet tajā virzienā, uz tām niedrēm, bet tad, kad jau nāk tuvāk laivai, tad skaties, viņš jau nostājies ir tādā, savādākā pavisam leņķī. Tas nozīmē, ka strauma šitien arī ir. Es arī teicu, jo te parasti ledus beidzās, un tur, kur tā strauma ir, tur, baigi draņķīgi sasala. Un neviens ziemā, tālāk par to melno laivu tur nelīda, jo tur jau zini, kā baigi bailīgi ir. Ziemā jau vispār tas sanāk tā, ka līdz ar to sēkli pa to pusi vispār viss ūdens vaļā, tikai tas pats līcis ir aizsalis. Galvenais nebūtu tajā brīdī uz ledus, tad, kad viņš tiek aizsklots projām no krasta. Tad gan varētu būt tāds riktīgs nāvis ēnā, uz tādu plostu peldi. Nezinu, ko darīt. Galvenais jau gabals līdz tam krastam aizskriet, nav jau tik vienkārši nemazām. Jāpārvalda teorija, ka zandarts neredz. Tad, kad viņam acīs saule spīd, vajag tā, ka tev acīs saule spīd nevis zandartam. Jo zandarts it kā viņam žilbinot, un viņš tāpēc stāvot ar asti pret sauli. Diez, vai tā ir teorija patiesa vai nav patiesa. Nav ne mazākās nojausmas. Es kaut kādā Ahota Ribalka 50 gadus atpakaļ, labi, 50 ne, bet 12-15 gadus atpakaļ redzēju tādu teoriju, ka zandartam jāmetot esot saules tajā ceļā iekšā. Un tad jā, viņi stāvot ar asti pret sauli un ar galvu pret ēnu. Un tāpēc, ja tu otrādi met, respektīvi tajā virzienā, tad viņš neredz. Tu viņam, tā kā sejā nemet. Jā, redzēs. Cik daudz teoriju visādi. Grūti teikt, zini kā. Ja būtu kaut viena cope bijusi, tad varētu vēl spriest kaut ko. Bet tā kā man cope nav bijusi, tad tikai teorijas. Noskatījos es tagad. Kur šitais vīriņš, kas ir bez motoriem ar airiem, viņš tīrā džigā mauc. Pavisam pašā tīrākajā džigā, kāds vien ir iespējams.
Viņam ir 4 colu māneklis virsū, jo vienkārši tikko uzlika. Stāv viņš tā, virsū šķīvi. Nav viņam tur ne offsetā nekā. Parasts pats vienkāršākais džigs. Tālūk. Tā kā arī džigā var noķert droši vien kādu zivi. Paņemšu šito uzlišu. Ja man tā paciņa šeit stāv, jāuzliek šitais, ne? Tos pašus 7 gramus čeburāšku paņemšu. Laikam man smagāk par 7 gramiem arī nav. Tikai 7 gramīgās arī ir. Šitās vispār kaut kādas salsītās, nezinu, no kurienes kaut kādas salsīs esmu sametis. Laikam tas ir tas, kas man viss bija palicis. Šitie 6 grami. Reku, nē, 6 gramus, nē, vajag 7 gramus. Kaidi pirksti palikuši stīvi, neticami. Nostīvinājušies pirksti jau ir. Tā ir, kad met pret vēju. Uzliks kaut ko gaišāku. Varbūt tas nesīs kādu labāku rezultātu. Īstenībā es jau te no sava arsenāla laikam kaut kā biežāk vajag. Bet zinu, kā pļās sāc nogurt no nezināmā. Tomēr tad, kad divatā laivā ej, tad bišķiņi vieglāk ir. Izslīdēja ārā. Tas ir, šitam Wolframam viņam baigs muki slīd ārā no tām cilpiņām. Un, divatā laivā tad tu vismaz, zini kā, nejūties viens. Te pareizi, nepareizi, tālāk, tuvāk. Kas to zina, kā vajag, kā ir pareizi. Tā divatā vienmēr var otrs būt vainīgs pie tā. Ka viņi neķerās vai ķerās, ka vai aizķerās. Jāmēģina vēl. Vēl tikai jāstrādā, saulīt vēl ir augšā, tā kā vēl visas izredzes ir noķert. Viegli ir ķert tad, kad ķerās, bet tad, kad tev vajag kaut kā noprezentēt, zini kā, tad tā ir kā ir. Skatos riņķī, zini, tagad ir kaut kāds brīdis jau atkal klusums. Tie čaļi divus pēc kārtas izrāva ārā Baltajā laivā. Pēc kaut kādām 20 minūtēm otrs izrāva vienu un viss. Bet līdz tam viņi neko nebija noķēruši. Tad otrs, kā otra laiva, tie vispār neko nav noķēruši jau kādu laiku. Kurš tu te ir, Juhaidi? Kurš tā iesūcies iekšā ir kaut kur dubļos. Kā ārā nevar dabūt. Papeldēšu bišķītiņu. Dziļāk iekšā, pareizāk ārā. Nevis dziļāk iekšā, bet papeldēšu ārā uz krasta pusi. Tajā virzienā. Nebūs. Baigi ilgu zankuru stāvēju, satecēju dagā atpakaļ. Papeldēšu bišku tajā virzienā. Uz ceļu. Un nostāšos, varbūt tas leņķis kaut kā jāpamaina. Iespējams, ka tas kaut ko palīdzēs dzīvē šajā. Varbūt arī nepalīdzēs. Papeldēju super slepeno točku. Zini kā, bļoveņš čaļi, kas te pa straumi apakšā. Es nezinu, vai man 7 gramus vispār te varēs noturēt. Jāmēģina. Un laikam šitien sanāk. Tiešais reiss kā pūšu iekšā pa Daugavu. Šitien pati mala ir un tādi, un te veidojās tā atstrauma. Es tagad saprotu, kāpēc te čaļi stāv un mēģina noturēties. Labi, pastīsies, kas te notiek. Pabraukšu ārā no straumes, parādīšu. Galvenais, kas ir, ja plastā senkuru, mani tā kā vējš pūš projām. Bet ja manduli iemet iekšā, viņa un aizpalt projām pa straumi. Te 7 grami ar manduli nevar nomest lejā nemazā. Es stāvu pašā straumē. Meklēšu straumes malu. Ūdens nenormāli ir. Šitien es pirmīt arī stāvēju. Šitien vai drusciņu vēl uz ceļa pusi, tur, kur es pārpeldēju. Šitāda straume nebija. Tagad iegrieza to straumi nenormālo. Pasties, visur putas ir, Šitas ir viens no tiem mākonīšiem, kas aizpeldē, bet tur iepriekš bija vēl lielāks. Un straumi nāk no aizmugures, no ķeguma Hesa. Bet pēc teorijas, tā kā Rīgā būtu jābūt, ja iespiež straumi, tad zivtiņi iet tuvāk krastam. Tur, kur mierīgāks ir. Kas zina, varbūt tās te arī tāpat tās ir.
Tāpēc, vispār jāmeklē to vietu, kur var pamakšķerēt, jo es ar saviem 7 gramiem manduli izmētāt tādā straumē vispār nemaz nevaru. Un arī, kad viņa nogrimst, nemaz tu neredzi, ka nogrimst, jo visu laiku auklī nospriegota. Zini, kā viņa grimst jau pa straumē, kā teklējā. Tas ir apmēram tā kā lašus ķert, zini, kā uz šūpiņa. Tu nemazām neredzi, tikai jūti, ka čuk, un tad ir tieši tik daudz. Tā kā kaut kas varbūt tās pamainīsies. Jo tagad arī, tie jau, kas te mēs esam palikuši, nav tā, ka kāds būtu kaut ko noķēris. Gribētos domāt, ka tur ir zivs, bet tur nav zivs. Kaut ko esmu noķēris. Tikai ko nezinu. Kaut kas griežās. Pasties, kāds burvīgs zars. Kurš vēl tik skaistu zaru ir noķēris ko dzīvē? Jā? Pasties, cik smuki viņš ietesa iekšā. Tuk uzreiz dunkšu un ir. Labi. Zinat, es viņu atlaidu. Catch and release, vai ne? Catch and release zaru. Un tad pēc tam var priecāties. Wow, kāds ir! Nekas te nav mainījies. Strauma ir drūmākā. Tā kā tiešām ļoti, ļoti parauts vaļā ķeguma hess ir. Nezinu. Varbūt tās rekur tur tā laiva aizpeldēja uz turieni. Varbūt tās tur ir kaut kur atstrauma veidojās. Kas zina, vai tagad to zandartu visu piespieda pie zemes, vai viņš pacēlās tagad uz augšu. Vai grūti pateikt. Zini, kā, šī brīdī gan gribētos eholotu, lai to varētu saprast. Varbūt tas viņu piespied pie zemes, un viņš tagad ir viss vai pie krasta, vai arī aizskrēja tur dziļāk līci iekšā, kur mazāka ūdens pretestība viņam ir. Nezinu. Bet es vēl mētāju, es nepadodos. Tā ar to arī laikam ir viss. Es tiešām strādāju. Es nevaru teikt, tagad ir 4:50. Pastieties, cik skaists saulriets. 18. janvāris ar šādu skaistu saulrietu. 2025. gads. Es esmu laivā. Šodien ir lieliska diena, kas jūs atcerēsieties šo dienu pastaigājoties kaut kur gar upi, pa kalnu vai, es nezinu, vienalga kādā veidā jūs esat šodien atpūtušies, jūs noteikti arī šo dienu atcerēsieties. Es šo dienu atcerēšos ar to, ka es redzēju, kā šeit bija nenormāli daudz laivas. Otrs, ko es atcerēšos, ka es redzēju, ka šeit arī noķēra zandartus. Trešais, ko es atcerēšos, ka es šodien nenoķēru šeit nevienu zandartu. Bet man jau, zini kā, tā kā nebūtu par to baigā sāpe. Bet es domāju, ka jūs esat par to pat drusciņi priecīgi. Tāpēc, ka redzot, ka kāds cits noķer, mēs brīžiem domājam, ka tā ir tomēr mūsu zivs. Tāpēc es esmu atstājis šeit tās zivis, kas viņas ir. Varat atbraukt un pamēģināt noķert jūs. Bet, tad, kad būsiet šeit, noķersiet, ierakstiet komentārā, ka jūs esat noķēruši. Visiem čau, tiekamies citā reizē.